Un tagad pārsteidzoši skaitļi. Visi saistīti ar pieaugošo antisemītisko uzbrukumu skaitu visā pasaulē. Jauns ziņojums atklājas, ka vairāk nāvējoši uzbrukumi vairākās valstīs pēdējā gada laikā ir padarījuši 2025. gadu par nāvējošāko antisemītiskās vardarbības gadu ebreju diasporai pēdējo 10 gažu laikā. Patiesībā kopš Amijā sprādziena Argentīnā 1994. gadā jaunais JOS 7 ziņojums rāda, ka pēdējā gada laikā 10 cilvēki tika nogalināti antisemītiskos uzbrukumos Sidnejā. Tas bija Bondi pludmalē, Mančestrā, Hītonas parka sinagogā, Vašingtonas galvaspilsētas ebreju muzejā un Bolderā, Kolorado. J7 lielo kopienu darba grupa šodien ir publicējusi savu otro ikgadējo ziņojumu par antisemītismu, dokumentējot vairāk nekā 23,000 antisemītisku incidentu J7 valstīs. 2025. gadā. Neticama statistika. Mēs sveicam Marinu Rozenbergu, starptautisko lietu vecāko viceprezidenti organizācijā Anti-Defamation League un bijušo Izraēlas vēstnieci Čīlē, kura tagad pievienojas mums no Vašingtonas. Liels paldies par jūsu laiku. Šie skaitļi ir satriecoši. JOS 7 ziņojums seko šiem antisemītiskajiem incidentiem un tendencēm Argentīnā, Austrālijā, Kanādā, Francijā, Vācijā, Apvienotajā Karalistē un ASV. Tagad tas veido vairāk nekā 90% no ebreju diasporas. Ko jūs domājat par šiem postošajiem skaitļiem? Pirmkārt, paldies, ka uzaicinājāt mani un pievērsāt uzmanību šim svarīgajam ziņojumam. Šis ir otrais gads, kad JOS 7 darba grupa sagatavo kopīgu ziņojumu par globālo antisemītismu. Jūs jau pieminējāt visus šos skaitļus un svarīgo statistiku, bet aiz katra skaitļa ir vārds – ģimene. Stāsts par upuri, kurš cietis no antisemītisku uzbrukuma vai vajāšanas. Un mums ir jāatceras arī šie vārdi, vai tā būtu Sāra un Jarons, kuri tika nogalināti šeit, Vašingtonā, pagājušajā gadā, vai 10-gadīgā Matilda, kura bija viena no 15 upuriem Bondi pludmales uzbrukumā Sidnejā, Austrālijā. Un tas, ko mēs redzam ziņojumā, ir šis pieaugums. 136% pieaugums antisemītisku incidentu skaitā G7 valstīs, salīdzinot ar 2022. gadu. Tas vairs nav tikai pēc 7. oktobra pieaugums. Šī ir jaunā realitāte, tas ir jaunā norma, ar ko ebreju kopienas visā pasaulē saskars ikdienā. Un, Marīna, ņemot vērā to, ko tu saki, kā tev šķiet, cik lielā mērā valdības piešķir prioritāti cīņai pret antisemītismu, šo briesmīgo jauno realitāti? Kā tu to noformulēji? Kādi preventīvie pasākumi jau ir ieviesti? Jā, tas ir lielisks jautājums, un mūsu kopīgais aicinājums rīkoties G7 ziņojumā ir vērsts uz to, lai valdības un tiesību sargājošās iestādes veiktu preventīvus pasākumus, nevis tikai reaģētu pēc teroristiskiem, antisemītiskiem uzbrukumiem. Un mēs neredzam pietiekami daudz šādu pasākumu. Acīm redzot, dažas valdības dara vairāk nekā citas. Arī šeit ASV, Trumpa administrācija, kā arī iepriekšējā administrācija ir veikušas daudzus soļus, lai cīnītos pret antisemītismu. Vācijā arī valdība un iestādes ir veikušas daudzus pasākumus pēc 7. oktobra, lai risinātu pieaugošo antisemītismu tur. Taču acīm redzot, ar to nepietiek, un to parāda arī skaitļi. Mēs lūdzam viņus darīt vairāk, īpaši attiecībā uz jebkādu juridisko nepilnību novēršanu, kas jānovērš, un atjaunināt juridiskos regulējumus, lai būtu pielāgotas publiskās politikas, kas atbilstu šim brīdim, šo globālo antisemītismu krīzi, par kuru mēs runājam, un arī izdarīt lielāku spiedienu uz sociālo mēdīju uzņēmumiem, tehnoloģiju uzņēmumiem, tostarp mākslīgā intelekta uzņēmumiem, lai uzlabotu naida runas moderēšanu un stiprinātu sadarbību ar pilsonisko sabiedrību. Un pats galvenais, runājot par profilaksi, tā ir izglītība, izglītība, izglītība skolās, universitātēs un darba vietās. Un lai līderi vadītu un būtu paraugs, skaidri paužot nulles toleranci pret antisemītismu manā valstī. Par to nav šaubu. Un kā jūs jau norādījāt, ir ļoti liela satraukuma par naida izplatīšanu sociālajos tīklos. Ļoti īsi, kādus soļus var spērt, lai vismaz šobrīd ierobežotu naidu kibertelpā? Pareizi. Tātad, ziniet, ADL mēs pievēršam lielu uzmanību sociālo mēdīju platformām, strādājam kopā ar tām un arī izdaram spiedienu, lai tās labāk īstenotu esošās politikas,
kā arī stiprinātu šīs politikas un moderāciju. Mēs arī parādām, kā mākslīgo intelektu, piemēram, var patiešām izmantot pozitīvā veidā, lai izglītotu cilvēkus par antisemītismu, kā arī par holokausta piemiņu. Bet ir jādara vēl vairāk, jo radikalizētas grupas un indivīdi izmanto mākslīgo intelektu, lai izplatītu naidu. Ne tikai antisemītismu, bet arī naidu pret citiem grupām arī. Antisemītisms patiešām ir drauds mūsu demokrātijām, ne tikai ebreju dzīvei. Marina Rozenberga tiešraidē no Vašingtonas. Liels paldies jums! Jums noteikti priekšā daudz darba. Paldies par veltīto laiku! Paldies! Liels paldies jums!